viņam, lai tavs sirds nav ļauna, kad tu viņam dod. Jo tādēļ tas kungs, tavs Dievs, tevi svētīs visā tavā darbā un visās lietās, kur tu savu roku pieliksi. Tāpēc es tev saku, atvērdams, atver savu roku savam brālim. Un vārdi, caur ko paužam dusmas un neapmierinātību, un kam Dievs pretī liek dzīvinošus un iecietīgus vārdus, vārdus, kas iedvesmo palīdzēt. Cik viegli un ērti ir iekārtoties savā dīvānā, novalkot stingru robežu pret lietām un cilvēkiem, kas šķietami nav mūsējiem un nemīlēt. Visbagātākais ir tas, kurš atveras mīlestībai un daudz dod. Mēs kļūstam dzīvi un darām citus dzīvus, tad, kad noliecamies pie otra, pasniedzam viņam roku un kad mīlam. Kad tu nes krustu, tā ir mīlestība, ko tu nes un kas nes tevi. Mīlestība tev palīdzēs nest pārbaudījumus, un tā ir mīlestība, kas spēs tevi izvilkt no pārbaudījumiem. Tikai saiknē ar Dievu tu spēsi mīlēt pa īstam. Uz brīdi svētītā izsēlē izsēlojies Jēzu un Kirēnas Sīmeni, kuri nes vienu krustu. Ko tu tur redzi? Es Jēzus vietā varu ieraudzīt Ukrainas karēļus un civiliedzīvotājus, kuri katru dienu ir apdraudēti no sātaniska ļaunuma. Es Jēzus vietā varu ieraudzīt slimus un ievainotus no sabiedrības vienaldzības, atstumtos, bezpajumtniekus, bāreņus, uz nāvi slimos. Bet jautājums, kuru šobrīd varam sev pajautāt, ko mēs redzam Jēzum ejot blakus. Vai es tur varu sevi ieraudzīt? Un ja ne, vai redzu, kā kungs Kristus skatās uz mani un jautā, vai tu esi gatavs ar mani nest šo krustu? Krustu, kurš beigās nesīs tevi līdz par Dieva valstības mīlestības vārdiem, lai tos atvērtu tavā priekšā un izvedot cauri tiem, pievestu tevi pie Dieva godības trona. Jēzus saviem mācekļiem sacīja, ja kāds grib man sekot, tas lai aizliec sevi, ņem savu krustu un seko man. Jo kas grib glābt savu dzīvību, to zaudēs, bet kas savu dzīvību zaudēs, manis dēļ, tas to atradīs. Vai ieklausoties šajos vārdos sajūtam, kā tie atsaucas mūsu katras sirdī ar pārdzīvojumu un satraukumu? Kā kristīgi ticīgi cilvēki vēlamies atsaukties Kristus aicinājumam, bet šodien vairāk kā nekad pamanām, ka esam padevušies laikmeta garam, kurš pieprasa no Dieva, lai nekas mums netiktu liekts. Ka visam ir jāizdodas gan ticībā, gan dzīvē, ātri un viegli, bez kādas piepūles un lielu satraukumu. Mūsdienu laikmeta lozungs ir tieši pretējs Kristus aicinājumam, tas skan neaizliec sev neko. Mums Kristus sekotājiem ar dziļu nožēlu jāatzīst, ka iekšēji esam tam piekrituši daudz vairāk nekā gribētos atzīt. Kāpēc to es varu tā sacīt? Jo to varam pamanīt Kristus baznīcās un draudzēs, ka tikai tur, kur kristīgā ticība ir ērta, mierīga, neko no cilvēkiem neprasoša, kurā var piedalīties vairākās skatītājas ērti no dīvāna, tikai tad cilvēki ir gatavi izvēlēties ticēt Dievam. Bet galvenais, ko cilvēks sagaida, ir tas, ka dzīvē nedrīkst būt nekas grūts vai sarežģīts tāds, kurš prasa piepūli un ieguldījumu. Mūsuprāt, Dievam mums visu jādod par velti, par brīvu, un arī tad es vēl padomāšu, vai to gribēšu pieņemt, ja tas, ko Dievs saka, nesaskan ar manu personīgo pārliecību.
Tādēļ šodien Kristus baznīcā un draudzēs vairs gandrīz nav svēto. Arvien mazāk ticīgi cilvēki izvēlas savu dzīvi pilnībā veltīt Dievam. Aizvien vairāk baznīcā trūkst mācītāji un priesteri, un ticīgo spēks liecināt par Jēzu Kristu ir ļoti vājš un nepilnīgs. Tomēr šajā ziņā Kristus mums neatstāja citas iespējas. Ja patiesi gribam izdzīvot savu ticību kā dzīvi, kur piepildīt ar Dieva garu spēku, ja patiesi vēlamies kalpot dzīvajam Dievam un redzēt viņa valstību Kristus baznīcā un draudzes vidū, ja vēlamies liecināt pasaulē par Kristus evaņģēlija dārgumu, kurš sniedz katram patieso brīvību un dzīvību no visa, kas cilvēkam ļauns un ievainojošs, tad nekas cits neatliek kā celties no ērtajiem dvēseles dīvāniem un nostāties vispirms pašam katram, sevi pretī katrai visatļautībai, kurai esam sirdī padevušies, ļaujot tai mūs iztukšot un apzakt no Kristus gara dāvātās dzīvības. Aizliegt sevi nozīmē nostāties kopā ar Jēzu Kristu zem krusta, kurā visatļautības grēks tiek pienaglots un tas smirst, lai mēs ticībā uz Kristu augšām celtos un piedzimtu no augšienes apbruņoti ar svētā gara dāvanu spēku uzvarēt katru nāvi nesošu ļaunumu, kurš izposta mūsos spēju būt mīlestībā, nesautīgiem un dāsniem. Aizliegt sevi nozīmē nostāties zem Kristus krusta kopā ar visdārgāko Dieva dēlu Jēzu Kristu un nodot sevi pašu par dzīvu un svētu un Dievam patīkamu, kuri paliekot Dievam paklausīgiem, kā Kristus, pieņemdams ciešanu biķeri no tēva rokām, palika tēvam paklausīgs līdz pat viņa krusta nāvei. Mēs Kristus baznīca nevaram sagaidīt no sabiedrības, kurai slim ar visatļautības un pretestības garu, lai tā ticētu un sekotu Kristum. Ja ar saviem dzīves piemēriem neapliecināsim to, ko Dieva gars spēj paveikt to cilvēku dzīvēs, kuri ir izvēlējušies sekot Kristum un būt viņa mācekļi. Jo ir katrs, kurš atgriezies no nepaklausības un pretestības pilnas grēcīgas dzīves pie dzīvā Dieva, zina, ka tikai no mīlestības uz Kristu un ticības paklausības dzīvajam Dievam izplūst patiesās mīlestības spēks, dzīves saldums un svētlaime, dziedināšana, pateicība un prieks, un Dievā iesakņotās dzīves jaunā brīvība un jēgpilnība. Dārgie brāļi Jēzu Kristu un māsas, ir laiks celties un atraisīties no ticības kūtruma un nopurināt gurdos dvēseles locekļus. Ir laiks pamosties un beigt žēlot sevi laikmeta gara nāto pasaules cilvēku un ļaut dzīvības kungam, kurš mīlestībā uz tevi atdevis savu dzīvību krusta nāvei, ieskatīties tev acīs, lai tava sirds no jauna aizdegtos ar spēcīgu mīlestību uz tavu glābēju. Kristus upuris pie krusta nesagaida no mums mazākas dzīves un mīlestības nodošanos, kāda bija Kristum par mums katru. Dieva vārds atgādina, esiet svēti, jo es esmu svēts, saka Dievs. Bet apostols Pāvils atgādina, ka visas visatļautības grēka alga ir nāve, bet Dieva balva ir mūžīgā dzīvība, kur pats savām rokām Kristus pasniedz tiem, kuri sekojuši, nodevušies, veltījušies Dieva valstībai šajā pasaulē, mīlot Dievu, Kungu Jēzu Kristu un Svēto garu, mīlot Kristus baznīcu ar visu sirdi, dvēseli, garu un miesu. Amen.